Sijā Vidzemes olimpiskais centrs ir viena no redzamākajām un sporta aprindā zināmākajām vietām Valmierā un Vidzemē. Ledus gladiatori ir skolu klašu slidošanas stafešu sacensības, kurās ikvienam ir iespēja apgūt slidošanas iemaņas, kā arī gūt pozitīvas emocijas. Sacensību mērķis ir bērniem sniegt iespēju nodarboties ar ziemas sportiskajām aktivitātēm, arī tad, ja ārā laika apstākļi to neļauj, kā arī veicināt bērnu slidošanas iemaņu apguvi un cīnīties par vērtīgām balvām. Ledus gladiatoriem pieteikušās nevien daudz komandas no Valmieras skolām, bet arī no Rūjienas, Smiltenes, Valkas, Limbažiem, Matīšiem un citām pilsētām. Komandas sastāvā jāiekļauj vismaz 10 cilvēki, no kuriem vismaz 4 ir jābūt meitenēm. Ja klases kolektīvs ir gana liels, tad var izveidot 2 vai vairāk komandas. Vai tu vari lūdzu pastāstīt sīkāk par projektu Ledus gladiatori? Jā, Ledus gladiatori, principā ir kļuvusi par lielāko slidošanas stafešu projektu Latvijā. Principā projekts norisinās skolu vidē, un šeit konkrēti piedalās dalībnieki 4 klašu divīzijās. Tātad gladiatoros piedalās 5., 6., 7. un 8. klases. Dalībnieki tātad brauc pie mums uz Vidzemes olimpisko centru. Oficiālo treniņu laikā apgūst tieši tos elementus, ko tad pēc tam viņi arī lielajā finālā sacensībās arī slidos. Tātad trenējamies, mācamies un beigās arī sacenšamies sacensībās, vērtējam to, ko esam iemācījušies. Fināls ir februārī. Cik dalībnieki ir šajā gadā? Jā, teikšu uzreiz, ka pats projekts ir ļoti jauns. Aizsākām ideju pagājušā gadā, tad pagājušā gadā mums bija nepilnas 30 komandas, tad šajā gadā jau dalībnieku skaits ir dubultojies, bet teikšu jau 3-kāršojies, nepilnas 80 komandas, tātad brauc pie mums. Skaitliskā izteiksmē tie ir ap 900 bērnu un jaunieši, tātad viņus, protams, pavada arī skolotāji, tad ir 900 bērni jaunieši, 70 skolotāji, plus vēl instruktori, tie tad ir tie tiešie dalībnieki, kas šeit piedalās, tiešā veidā ir iesaistīti. Kāds ir sacensību formāts, par ko viņi sacenšās? Jā, tad lielais fināls mums norisinās 2 nedēļas nogalēs, tad 15. februārs ir 5. un 6. klasēm, un 22. februārs ir 7. un 8. klašu divīzijām. Tātad, kā jau minēju, finālā jaunieši lido elementus, ko pirms tam ir apgūši, bet finālā tie jau ir savienot viens aiz otru konkrēts lidošanas stafetēs. Stafetes finālos būs vismaz 2, par 3. vēl domājam, redzēsim, kā mums būs ar laiku, jo dalībnieku skaits tiešām šogad liels, vai mēs varam visus paspēt, bet 2 stafetes būs noteikti. Tātad sacenšamies kā vienmēr par lielajām balvām, kas šajā gadā ir arī diezgan ievērojams, un bērniem, es domāju, ka patiks, gan ir kartīņhalles apmeklējumi, tātad braucieni visai klasei, tad ir Dinamo biļetes, tāpat ir dažādi peldbaseina apmeklējumi. Principā, šāda veida balvas, ko pēc tam var izmantot arī visa klase, kā ekskursijas gala mērķis, vai iekļaut kaut kādā braucienā. Un jāatzīmē arī tas, ka balvas ir visiem dalībniekiem, ne tikai 1., 2. vai 3., bet arī 23. vietā. Tā kā balvas ir nopelnījuši visi, braukuši ir visi, 3 mēnešu garumā pie mums mācījušies, tā kā par balvām nebūtu ko uztraukties. Galvenais jau ir tas, ka, protams, bērni ir braukuši, slidojuši un kaut ko arī iemācījušies. Kas ir šie faktori, kas nodrošina šī projekta veiksmīgu norisi? Faktori, iemesli ir daudz, protams, bet kā galveno es gribētu minēt tieši to apstākli, kad Vidzemes olimpiskā centrā ir ledus halle, kur tad arī norisinās visa šī galvenā darbība. Un, kā mēs zinām, tad ledus hallē mums ir vienmēr. Jo, ja mēs pavērtējam iepriekšējās ziemas, arī šo ziemu, laika apstākļi ir visai nepastāvīgi, un arī skolu vidē varbūt ziemas aktivitātes nemaz īsti nesanāk, kā sporta stundās arī to izvest, jo tad mums tas sniegs ir, tad nav, viņš nokūst, ar ledu vēl grūtāk ir izveidot, nodrošināt, uzturēt, tāpēc, kā galveno tādu veiksmes atslēgu es gribētu teikt, ka to apstākli, ka mums ir monopols Vidzemē, kad mums ir ledus halle, un, protams, arī, visu iesaistīto cilvēku darbs, cilvēku piesaistē, bērnu jauniešu mācīšanā, instruktāžā, tā kā, daudz un dažādi. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op.